Sveicināti! Mani sauc Sandijs Simjonovs, es vadu LTV raidījumu Vides fakti, un šodien esmu Kuldīgā. Kā jūs domājat, ar ko šodien Kuldīga ies vēsturē? Varbūt ar platāko ūdenskritumu Eiropā 249 metri, vai tomēr ar lecošajām zivīm, kas šobrīd dodas uz upi ārstot. Iespējams, Kuldīgai lielāku uzmanību pievērsīs jūlija otrajā pusē. Tad šeit notiks pilsētas svētki. Iespējams, šogad laikrakstu virsrakstos Kuldīga parādīsies ar kādu jaunu filmu. Šeit tapušas daudzas labas filmas, piemēram, Emīļa Nedarbi. Un viens no kadriem filmēs tepat uz šī tiltiņa. Es esmu pārliecināts, ka Kuldīgas galvenais notikums šogad būs velodiena. 22. maijā brauksim dienu un nakti. Ņem riteni, nāc un piedalies!